Kā ziņo akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi, baidoties no iespējamiem nogruvumiem, ceļa posms no Kandavas uz Sabilu būs slēgts uz nenoteiktu laiku. Vēl pirms nedēļas uz autoceļa Sabila-Kandava ritēja pēdējie sagatavošanas darbi, lai uz ziemas periodu to atvērtu braukšanai un atsāktu remontdarbus pavasarī. Tomēr šo autovadītāju ilgi gaidīto brīdi atcēla akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa lēmums ceļa posmu drošības dēļ neatvērt satiksmei. Saņēmām no telefona zvanu no valsts ceļiem projektu vadītāji, ka valsts ceļi ir savukārt veikuši to ģeoloģisko izpēti, kur kalns noslīd. Un viņa secinājums, kad satiksmes iedarbībā šis veidosies vibrācijas, kas var pastiprināt atkal kalnu noslīdēšanu, apdraudēt satiksmes drošību, un viņi pieņēmuši lēmumu, ka satiksme netiks palaist par šo posmu. Zemes noslīdējums no kalna, ko izraisīja lielās Lietuvas rudenī, jau iekavēja gan termiņus, gan prasīja projektā veikt būtiskas izmaiņas. Joprojām ģeologi veic izpēti un meklē risinājumu noslīdējumu stiprināšanai, jo speciālisti ir pārliecināti, ka projektā paredzētie akmens gabioni šo noslīdējumu nenoturēs. Meklējis to risinājumu pēc to, kad konstatēs, kuros slāņos notiek šī te grunts noslīdēšana un kādā veidā mēs varētu viņu noturēt, vai veidot papildu cenkurojumu, vai dzīt kādas pāļas iekšā, bet tas jāskatās no grunts apstākļiem. Ceļa remonta laikā saņemta neviena sūdzība no iedzīvotājiem, jo tas radīs lielāku apgrūtinājumu nekā citviet. Slēgtais posms ir jābrauc pa apkārtceļu, kas ir 25 km garāks, turklāt garantētais posms ir ļoti sliktā stāvoklī. Cilvēki arī jūtās tādi maldināti, jo tiešām tas jau bija jau sestdien un arī vēl šorīt no rīta jau tās atsauksmes ir tādas, teiksim tā, skumjas, negatīvas, izbrīns par to, vai tiešām, ka notikās šī te pirmā projektēšana, neviens neievērtēja kaut kādus riskus, teiksim, un zinot jau to, kad bija jau problēmas, ka tur tas kalns brauc tā kā uz leju, ka neievērtēja jau projektā, un tad man arī rodās tāds jautājums, vai tiešām šiem te projektētājiem, teiksim, veicot šo te izpēti, ir tikai tāds viens virziens, kur skatās, ka tikai mums tas ir uzdevums dots, mēs to taisam, kaut kāds blakus faktors mēs nekādas neievērtējam. Ko mēs patreiz darām? Mums bija ar potenciālajiem darba veicējiem jau piekdien jau pārunas. Tie laika apstākļi ir pienākuši tagad tādi, kad šodien mēs uzsākam darbus. Braucot tūlīt atpakaļ uz Sabilu, jo mēs skatāmies, kā tas viss notiekās. Jo ir tā, ka pirms tam bija, kad līja šis lietas, un tomēr tā brauktu ir tā apakšējā daļa sasauls, virskārta ir vaļā. Netur īsti ar greideru var nogreiderēt, un arī, teiksim, uzbērt kaut ko virsū šajās peļķēs, tas nebija īsti nekāda jēga. Patreiz tie apstākļi ir tādi labvēlīgi, ka mēs šos darbus varam veikt. Tātad mēs zinām, ka mēs taisam šo te savu Brīvības ielas posmu, kas ir garantētais posms, lai šī te transporta plūsma varētu normāli pārvietoties. Ceļa posmu pilnībā vai daļai atkal bija plānots slēgt mājā, kad klātu asfaltu un izvietotu metāla barjeras. Šobrīd nav zināms, kad darbi atsāksies un posmu atvērs satiksmei. Kristīna Freimane, Baiba Demberga, Girds Grenevits, Talsu televīzija.